Laiklīnijas dziedināšanas meditācija, tad tā nauda, biznesa, dzīve, spēja noreķināties, nodrošināt sevi būt jebkurā vietā pasaulē. Sāc ar vairākām lēnām dziļām ieelpām, turpini dziļi un apzināti elpot visu meditācijas laiku. Tu nosaki visu, kas un kā notiek šajā meditācijā. Tu vari pieņemt vai noraidīt jebko, ko es saku. Tu nonāc spēcīgā un dziļi radošā smadziņu tetviņa stāvoklī, tāpat laikā paliekot nomodā un apzinoties visu, kas ar tevi notiek. Tu varēsi sekot līdz savām domām, sajūtām, kā arī spēs rēģēt visu, kas prasīs tev uzmanību. Tu atcerēsies visu, ko piedzīvo šīs meditācijas laikā, varēsi izmantot to informāciju, kas kalpo tavam vai citu labumam. Turpini elpot un atbrīvoties, elpot un atbrīvoties. Tagad izteiksim nodomu šai meditācijai. Sāc domāt par kaut ko, ko vēlies dziedināt. Redz, ka uz lielajiem ekrāniem arī parādās visas šīs problēmas, jo varbūt tu pat nespēj viņus visus apzināties un nezini, no kurienes tas nāk. Varbūt tas ir kāds bijis smagnējs notikums bērnībā vai kaut redzēts notikums blakus un ar to jau ir pieticis, lai sabītos. Un zini, ka viss parādās tiem lielajiem ekrāniem. Tagad dosies leja pa kāpnēm. Dziļāk meditācijā iesim. Tu stāvi kāpņu augšgalā, raugies uz leju un ar katru soli leju sajūt, kā dodies dziļāk un dziļāk meditācijā. Dodies leju, dodies dziļāk, paliekot nomodā un apzinoties visu, kas notiek, pārnesot savu apziņu pilnībā uz to brīdi. Un ar katru ielpu un izelpu atlaižot kādu stresu vai spriedzi. Un līdz tu sasniedz kāpņu apakšu, tavā priekšā ir tunelis, kura galā ir gaisma. Turpat ir arī durvis, kas ved gaismā. Izvēlēs tunelis vai durvis un dodies uz gaismu, bet zini, ka izvēli var arī neizdarīt, vienkārši doties uz gaismu. Ar katru soli tu ar vienu tuvojies gaismai, līdz tu iznāc kādā skaistā vietā dabā. Tā ir tava mīļākā vieta dabā. Viss ir dzīvības pilns, tu vari sajust smāržas ap sevi un sajust zem pēdām. Var sadzirdēt dabas skaņas, visur, kur skaties, tu redzi spilgtus, spožus krāsas. Tā ir skaista, mierpilna vieta, kur vari doties, lai atslēgtos no pasaules rūpēm un raizēm. Šajā vietā var sēsties pilnīgā mierā, drošībā un pilnīgi brīvi. Tagad tu pastaigāsi pa šo skaisto vietu dabā. Tu pamāni garu starojošu gaismas būtni, kas tuvojās. Tas ir tavs viedais, visu mīlošais un zinošais augstākais es. Neuztraucies, vai var to pietiekami labi vizualizēt. Vienkārši apzinies, ka šī skaistā gaismas būtne tev tuvojas un ir tavā priekšā. Un iedomājies, ka var sajust bezgalību gudrību raugoties šīs būtnes acīs. Tavs augstākais es zina visu par tevi un zina, kas tieši nepieciešams tavam nākamajam solim dvēseles ceļā. Var atbildēt uz visiem taviem jautājumiem. Vari pārlūkoties augstākajiem es acīs. Gluži acis viņam nav, bet savienoties, gluži kā acīs. Un pavēro, ka arī apkārtējiem ir katram augstākais es. Un redz, ka katram ir tiesības sevi. Katra cilvēka augstākais es, viņu virza. Un katra cilvēka augstākais es ir pieņems kādu lēmumu. Kādā dzīves posmā mācīties, kādā dzīves posmā būt attiecībās, kādā dzīves posmā taisīt naudu vai kā citādāk realizēties, talantus varbūt realizēt. Un zini, ka paskatoties uz savu augstāko es, jābūt pilnībai skaidrībai un saprašanai. Un tur ir jāsaprot un jāsaka, jā, es saprātu. Tagad es esmu šajā dzīves posmā un es eju uz turieni un es darīšu to un paldies, ka tu esi atnācis. Un tik patīkami ir savienoties ar viņu, zināt, kad tu esi pareizā ceļa. Un atcerēties, kur dodies, jo tavs augstākais tevi ved, augstākais es. Un ķermenim ir būtiski savienoties ar šo gudrību, lai ķermenis zinātu, ko darīt, lai ķermenis pamostot uzzinātu, kā rīkoties. Un kad kāda daļiņa no šīm atbildēm ir saņemtas, tu vari pastāstīt par savu problēmu, vari pastāstīt par savu situāciju. Arī apskalt savu augstāko es sajūtot, kā tavā ķermenī ieplūst mīlestības spēks un gudrība. Kad es pastāstīju savu augstākam es savu situāciju vai vēlmu, ko tu vēlies atrisināt, tik dosies uz problēmu, pastīties, kāpēc tas tā ir.
Un zini, ka tieši aiz to augstākais atrodas laika mašīna. Tu redz kāpnes, kas ved uz atvērtām durvīm. Tavs augstākais es aicina tev doties uz laika mašīnas klāju. Jūs ieiet lielā apaļā telpā, kuras vidū atrodas ērts krēsls. Tu apsēdies, iekārtojies krēslā, un tavs augstākais es dodas pie vadības paneļa, lai sagatavotos ceļojumam. Durvis aizvarās, un tu jūti maigu pacelšanās kustību, skaties ārā pa logu. Tavs skaistā vieta dabā aizvien attālinās, kamēr tu celies augšu cauri zemes atmosfērai. Pēkšņi tu redz, kā mašīnā iespīd zelta gaisma. Tu jūti, kāds ar to ķermeni plūst enerģijas viļņi. Tu paraugies savu ķermeni, tas mirgo un aizstāts zeltainā gaismā. Teikt, esi savā meditīvajā gaismas ķermenī. Tam meditīvajam gaismas ķermenim piemīt daudz abrīnojams spējas un brīnumains dziednieciskais spēks. Tu arī iziet cauri blīviem objektiem, priekšmetiem. Tu telepātiski var sazināties jebkurā valodā ar jebkuru būtni. Tu var pietuvoties jebkurai būtnei, tām, kas vēlās ar taviem komunikāciju. Tu var padarīt savu neredzamu, var vērot šo pasauli, šo procesu, kur tu attālinies no realitātes. Var apturēt laiku, vai palielināt, vai pātrināt to. Un, protams, arī tavs augstākais es var darīt to un vēl daudz ko vairāk. Un doties atpakaļ laikā, apciemot tos pagātnes es notikumus, kas ir jādziedina. Sākotnēji vispirms savienosies ar savu dvēseli, dosies atpakaļ laikā, pie savas dvēseles, un tad dosies pie notikumiem, kas ir jādziedina. Dodies ar laika mašīnu atpakaļ laikā, brīvi pārvietojies, un tad tu vari aizdoties uz pagātnes notikumiem, kur tu esi varbūt sāpināts vai kā citāds likt jūties. Un apstādināsim īsu laiku pirms šiem notikumiem. Tikai tu un tavs augstākais, tavs pagātnes es var kustēties, sarunāties, visi citi sastinguši laikā. Saka man nomierini savu pagātnes es, pasakot, ka viss kārtībā, nav nekā no kā baidīties, ka jūs esat mīloši Dievu sūtītnes būtnes. Lai pierādītu, ka tā ir patiesība, mēs piesauksim Dievu zeltaino starojošo mīlestības gaismu, lai tā piepild visu tavu būtību. Tu virzīsi šo skaisto mīlestības gaismu caur savu pagātnes es, notīrot un attīrot katru šumu un atomu molekulu tavu pagātnes es ķermenī. Tu uzlaic zelta gaismas vairogu ap savu pagātnes es, lai pasargātu no traumas un negatīvas programmēšanas nospiedumu ķermeņa šūnās. Tagad pārprogrammēsim tavu pagātnes es zemapziņu patiesības apgalvojumiem. Tu esi brīnišķīgs Dieva bērns, radīts pēc Dieva tēla līdzības. Dievs tev mīl tagad un vienmēr. Tu esi pelnījis Dieva mīlestību, tev dzīvē pienāks laime, veselība un pārticība. Tu esi pilnīgi nevainīgs Dieva acīs un esi izdarījis neko nepareizi. Bet, ja izdarīji kaut ko nepareizi cilvēciskā plānā, tev joprojām pienākās Dieva mīlestība, laime, pārticība. Tu esi mīlēts, mīlēta, nevainīgs, nevainīga. Un pacel rokās to savu pagātnes es un atklāj to debesīs. Pavēro, kas tur ir noticis, kas tur ir bijis, kāds krāsas, kāds formas, kāda notikuma, kā tu jūties. Un redz, ka tavs augstākais es tevi atbrīvo no šī pagātnes es un atbrīvo no šiem pagātnes es notikumiem. Un pavēro šos pagātnes es notikumus, varbūt vēl ir kāda ķēde ar notikumiem, kas ir saistīti vai nesaistīti. Redz, ka uz lieliem ekrāniem parādās šī ķēdes notikumi, kas ir dziedinājumi, kuros ienāk Dieva zeltainā gaisma. Redz, ka tavs augstākais es atbrīvo tavu ķermeni no šiem notikumiem. Tas ir tu, tavs ķermenis, ar ko tu esi ieradies, tavs augstākais es, kas jūs veda, un šie pagātnes es, kas dziedinās. Tagad tu esi noteicējis. Tu vari veidot tādu dzīvi, kādu vēlēs, tāds notikums, kādus vēlēs. Tu vari redzēt tur personāžu, kādus vēlēs, cilvēkus, kādus vēlēs. Ja kādus nevēlēs, zini, ka tu vari būt brīvs no viņiem. Ja kādi ir toksiski cilvēki, vai darījuši pāri, vai slikti, pavēro, kā tu esi jūties, kas ir tas sliktākais, kas ir bijis tev jāpiedzīvo.
kā tu gribēji, lai tur ir. Redz, ka tu vari pārmodelēt tagad savu dzīvi. Ka tu vari būt kontaktā ar sevi, ar Dievu, ar zemi, ka neviens nevienam neko nav parādā, un arī tu neesi neko parādā. Redz, kā tu tiec atbrīvots no līdzcilvēkiem, no karmiskām attiecībām. Padramatizē šīs situācijas, lai notiktos maksimālākā dziedināšana. Pavēro, kas ir šīs zemākās, kaut kādi zemākie stāvokļi, kas tev bijuši jāpiedzīvo, vai pazemojumi. Un atceries vienmēr, kas ir tas, ko tu gribi piedzīvot, kas ir pazemojums zemākais stāvoklis biznesā, kas ir pazemojums brīdī, kad jānorēķinās, vai kādā dārgā restorānā, kas ir šie zemākie līmeņi. Kā tu jūties, vai tu esi izvirzījis kāds mērķus, talantus, realizēt sevi un tev neizdodas. Kas ir tās tavas iekšējās pozīcijas ķermenim, kad neizdodas. Redz, ka visur tur ienāk Dieva zeltainā gaisma, dziedināšana, pilnība, ka tu vari būt pilnīgs, pilnīga. Un pirms mēs sniegsim dziedināšanu visiem šiem stāvokļiem, pavēro, kā būtu, ja tu būtu kā godēsa vai gāda, kā sieviete, dieviete vai vīrietis, guru pilnīgs, vai kāds cits tēls, kas tev asociējas ar absolūtu pilnību, kam tu gribētu līdzināties. Un pavēro šos divus punktus, šo dramatiskumu, to briesmīgumu un to skaistumu. Teiks, sniegsim dziedināšanu visiem 6 šiem briesmīgiem zemākiem tev pagātnes ķermeņiem. Redz, ka atnāk spēcīgie nosūcēji, kas palīdz izņemt kādu vainas sajūtu, kaunu, bēlts vai citas negatīvas emocijas, jebko, kas ir liekas, visu šos zemākos stāvokļus, formātus, kas nekalpo tavai godesai, gādu vai guru vai kādam citam iekšējiem brīnišķīgiem tēlam. Un mēs to izņemam no ķermeņa un ieliekam zelta gaismas lodā, ko raidam augšam debesīs. Dziedinām fizisko ķermeni, redzam visu šūnas fiziskā ķermenī, atlaižam kādus blokus no fiziskā ķermeņa. Dosies pie emocionālā ķermeņa, noņemot jau kādus traucējušos emocionālos modeļus, aizvietojot tos totāli mīlestību, pieņemšanu. Dosies pie mentālā ķermeņa, ieskaitot ego un zemapziņu, un turpinām noņemt kādas negatīvās programmas, kas jau kādā veidā traucē. Atlaidīs visu sevis vainošanu, kritizēšanu, dosies pie astrālā ķermeņa, noņemot jau kādas negatīvās astrālās enerģijas, jau kādas negatīvās domformas vai būdnes, uzliks zeltītu gaismas vairogu ap savu astrālo ķermeni. Tik dosies pie ēteriskā ķermeņa, dziedinās auru un čakrus, pārliecinoties, ka katra čakra darbojas pilnvērtīgi, staro īstajās krāsās. Noņemam jau kādu negativitāti no auras un kādu tumšu enerģiju. Un redz, ka katra čakra darbojas pilnvērtīgi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Redz, tas pilnīgi pasargāts visos līmeņos un brīvs, cik skaisti starotās čakras, vienalga, kur tu atrastos pasaulē, vai skatos, vai darbā, vai ofisā, vai savu vēlamā vietā. Pavēro, kas ir tās vietas, kur tu vēlies atrasties tāds pilnīgs. Doties pie kauzālā ķermeņa, kas ir 6. līmenis, noņemot jau kādu negatīvo karmu vai karmiskos kontraktus, kas ir gatavi atlaišanai. Piedod visiem, kam nepieciešams, lai atlaistu karmu. Un pavēro šīs karmiskās attiecības un miedarbības. Kāds ir miedarbības, ka tu esi pilnīgs, pilnīga, un kāds nav pilnīgs, pilnīga, vai kāds ir pilnīgāks. Un šīs savstarpējās cīņas, sacensības, un kas ir tas stāvoklis, kādā tu gribētu būt. Veselīgais stāvoklis ir noteikti pavisam absolūts miers, bet ja tev jau pietrūcis sevis realizēšana, izbaudi visus šos stāvokļus, redz, kā tu kaut kur pazīmējies, vai kaut ko parādi, vai saņem, vai ka notiekās ar tevi tas, kas tev ir vajadzīgs, bet pieņemot šīs emocijas, tad ejot uz mieru,
redz, kā visās šajās emocijās ienāk miers, savstarpējās attiecībās ienāk miers, pazūd sāncensība, ir spēja būt, spēja atpūsties, kur cilvēki atbrīvojās no vēlmes zīmēties vai izrādīties, kur cilvēki ar dabā, redz, ka tu ar saviem līdzcilvēkiem spēj būt vienkārši mežā, bez naudas, bez nekā, vienkārši atpūsties, pastaigāties, izbaudīt. Tā pašā laikā, ka tev nav jāatbrīvojas no naudas, ka tev viņa vienmēr ir, tik daudz, ka tev viņa vajag. Viss ir izdziedināts, svētīts un piedots, izdziedināts, svētīts un piedots, izdziedināts, svētīts un piedots. Pirms mēs noslēdzam šo laiku un telpu, pavēro, kam vēl ir jābūt dziedinātam, lai tajā ienāk pilnīgs miers. Saliec visu uz ekrāniem, redz, kad iezeltānā gaisma ienāk, lēnām noslēdzās laiks un šī telpa, jo tajā ir pilnīgs miers. Un esi tur, kamēr tur ir pilnīgs miers. Tik dosies laika mašīnu un dosies cauri pasaulē. Tu vari pirmkārtām dosies cauri dažādām valstīm, cauri dažādām situācijām. Tās var būt dažādas darba pieredzes, dažādas dzīves situācijas, dažādas attiecību situācijas. Un pavēro, kā tu jūties, cik tu esi ar iespējām, cik ierobežots, kāds tavs finansiālais stāvoklis, vai tu vari noreikināties, vai tu vari būt, vai tu esi pārliecināts, vai tev zināšanas, kas ir tas, ko tu gribi iegūt, kādas zināšanas, cik daudz nauda. Redz, ka tu vari iegūt kādas īpašības, kādas tas ir vajadzīgs, kādas zināšanas, kādas valodas zināšanas, kādas profesionālās zināšanas, lai tu justos pārliecināts, kurā vietā pasaulē. Redz, ja tu esi vīrietis, ka tu piedzīvo to, ko tu vēlies piedzīvot kā vīrietis, ja tu esi sieviete, kā es, tad tu redzi, ka tu vari piedzīvot kā sieviete visu, ko tu vēlies. Pārticību, pārliecību, naudu, veselību, spēju noreikināties, spēju darīt, spēju būt. Redz, ka tu esi absolūti brīvs, brīva. Ja tu vēlies būt attiecībās, tu esi attiecībās. Ja tu gribi būt līderis, līderi, tu esi līderis, līderi. Tu vari piedzīvot kādus savus formātus. Tu gribi būt ģimenes cilvēks, tu vari būt ģimenes cilvēks, tētis vai mamma, kur tu baudi sevi, savu statusu, savus bērnus, mazbērnus. Redz, ka tas ienāk arī tajos līmeņos. Šī spēja būt, spēja noreikināties, spēja baudīt dzīvi. Redz, ka cilvēki tevi noreikinās, ka tas notiek brīvi un viegli, ka izbaudi to, ko tu sniedz. Izbaudi tos biznesus vai procesus, ko tu vari nodrošināt citiem. Redz, ka tu esi laimīgs, laimīga, skaists, starojošs, smaidīgs vai nopietnas, izteiksmīgs, tāds, kā tu vēlies būt. Redz, ka tu esi talantīgs un profesionāls. Ja tu esi dziedātājs, tu esi profesionāls dziedātājs. Ja tu esi klavieres spēlētājs, spēlē profesionāli klavieres. Ja tu esi darbā, kādā darba vietā, tu esi perfekts un izcils. Ka tu esi piedzīvojis visas iekšējās kustības, kas tev jāpiedzīvo, lai pilnīgi piedalītos sistēmiskajos procesos. Redz, ka neviens to netraucē. Bet savukārt, ja tev traucē būt perfektam un vēlas izsist to no līdzsvara, tad redz, ka vienmēr ir kāds augstāks stāvošs cilvēks, kas saka, hei, netraucē, ļauj būt, ļauj piedzīvot. Vienmēr ir kāds augstāks stāvošs. Vai tas ir cilvēks, darbinieks, drošības dienests vai eņģēlis, kas zina, vecāks, kāds ģimenes loceklis, zina, ka tu nekad neesi viens. Redz, ka tu vari iet cauri visai pasaulē ar pavadoni kādu, vienalga, kas tas ir no iepriekš nosauktajiem. Un jebkad varbūt jebkurā pozīcijā ar pavadoni. Māte, tēvu, draugu, eņģeli,
Redzi, ja tavai profesijā ir paredzēts liels stress vai kā citādi tas saistīts ar medicīnu, kad arī tajos jautājumos tas vienmēr nodrošināts, ka tev vienmēr ir nauda, ar ko samaksāt par medikamentiem, lai uzturētu savu veselību, lai uzturētu savu veselību, lai norēķinātos par uzlabojumiem vai kaut kādiem citiem treatmentiem, procesiem, jo profesionāli strādājot, tas var patērēt spēku, enerģiju vai ir kāds vajadzības ieguldīties, vitamīnus lietot vai kā citādi uzturēt savu ķermeni perfektā stāvoklī. Redz, ka tam fiziskajam ķermenim ir desmitnieks, ir visi vitamīni, ir sirdsdarbība perfekta, asinsspiediens perfekts. Redz, tev kā sievietei perfekta veselība, tev kā vīrietim ir perfekta veselība, vai tev kā bērnam ir perfekta veselība, un ka tu cauri dzīvē var iziet šo perfekto veselību. Sākotnēji kā bērniņš tik pilnīgs, ka piedzīmi, redz, ka tu izrepo cauri visai dzīvē ar šo pilnīgo veselību, un vari būt tādā vecumā, kādā tu vēlēs būt. Tikko redzēju video, kur kāda sieviete bija 101 vai 105 gadu vecumā un perfektā veselības stāvoklī, ņemot vērā viņas vecumu. Patiesi iedvesmojoši tas bija, un pavēro, kas ir varbūt tavs tas idols vai autoritāte, ko tu vēlētos piedzīvot vai sajust vai redzēt, un pasties, kas ir pretējais, kāpēc tas tā nav. Kur pazūd tavu veselību, kas ir tie, kas ietekmē tavu veselību. Un var uz lieliem ekrāniem redzēt visu to, kas ir pretējs tavai veselībai, jo tu drīksti noteikti par šiem procesiem. Kādreiz varbūt gribās manipulēt vai piesaistīt uzmanību ar sliktu veselību. Redz, ka parādās šie iemesli arī, kāpēc tas tā ir, un patiesi iemesli, pirmavoti, un pavēro šos ekrānus, redz, ka Dieva zeltainā gaisma vienāk tur. Un slēgsim dziedināšanu vēlreiz attiecībā pret veselību un medicīnu un naudu un spēju noreiķināties. Redzi, ka ienāk dziedināšana visos 6 zemākajos tavas pagātnes ķermeņos. Nāk spēcīgie nosūcēji, kas palīdz izņemt kādu kaunu, vainas sajūtu, bailes vai citas negatīvas emocijas par tevi, tavu veselību un naudu. Un ieliec, izņemot to visu no ķermeņa, ieliec zelta gaismas lodē, ko raida augšup debesīs. Dziedini fizisko ķermeni, redzot, ka viss šūnas fiziskā ķermenī atlaiž kādus blokus no fiziskā ķermeņa. Dodies pie emocionālā ķermeņa, noņemot jau kādus traucējušos emocionālais modeļus, aizvietojot tos totāli mīlestību, pieņemšanu, spēju būt, spēju noreiķināties, spēju dot. Un redz, ka tā vienmēr ienākuma lielāka par izdevumiem arī šajos lauciņos. Dodies pie mentālā ķermeņa, ieskaitot ego un zemapziņu, un turpin noņemt kādas negatīvās programmas, kas jau tā kādā veidā traucē. Vai varbūt citiem ir ego vai tev ego, un kā jūs savstarpēji miedarbojaties, un kā tās fiziskais ķermenis jūtās, kad viņam jānoreikinās, vai kad ir šie medicīniskie procesi kādi, vai arī vajadzības pēc medicīnas. Un atlaid visu savas vainošanu, kritizēšanu un sajūtāt pilnību sevī, savā ķermenī, rokās, kājās, galvā, matos. Un redz, ka tu vari noreiķināties par jebko, ka vienmēr tev ienākuma lielāka par izdevumiem. Un kad vienmēr darbā tu esi perfektā stāvoklī veselības, dodies pie astrālā ķermeņa, noņemot kādas negatīvas astrālās enerģijas, jeb kādas negatīvas domformas vai būtnes, un uzslēdz zelta gaismas vairogu ap savu astrālo ķermeni. Brīdī, kad tu esi varbūt kādos treatmentos, arī uzlēc savu aizsardzību, vai arī, kad kāds vēlas kaut ko tur izdarīt, arī uzlēc aizsardzību. Lieki, un dodies pie ēteriskā ķermeņa, dziedinās auru un čakras, pārliecinoties, ka katra čakra darbojas pilnvērtīgi, staro īstajās krāsās. Noņem kādu negativitāti no auras, kādu tumšu enerģiju. Dodies pie kauzālā ķermeņa, kas 6. līmenis, noņemot kādu negatīvu karmu, negatīvas karmiskos kontraktus, kas ir gatavi atlašanai. Pavēro, kas tās karmiskās situācijas, kas varētu būt, un kāpēc viņas tādas ir, vai tu to gribi, vai kāds cits grib, un redz, ka var būt brīvs no šiem karmiskām attiecībām, redz, ka tā var būt perfekta veselība, perfekts naudas daudzums, vienmēr visam, kam tev ir vajadzīgs būt. Un pacel augšup debesīs visu to, kas ir liekas. Redz, ka tu esi brīvs, bagāts, pārticīgs.
bagāta, pārticīga, ka tu vari noreikināties par visu, ko tu vēlies. Viss ir izdziedināts, svētīts un piedots. Izdziedināts, svētīts un piedots. Ienāk dziedinošā enerģija, vai tā ir reiki enerģija, ar ko tu strādā, vai kāda cita enerģija, vai kāds cits spēks, kas tev var palīdzēt atbrīvot no tā visu. Manā gadījumā strādā ar iniciācijām reiki, kas dod spēku, enerģiju spēju transformēt. Man būtiski pievieno šo reiki kanālu, kas dod spēku procesos. Kādam palīdz lūkšanas, kādam palīdz vecāki, kādam palīdz dievišķā enerģija, kosmiskā enerģija. Redz, ka pie tevis atnāk tuvinieki, aizgājēji, kā atbalsta personas, mātes, tēvi, vectēvi, vecvectēvi, vecvecmāmiņas, vecmāmiņas. Jebkas, kas tev vajadzīgs, var iet jau pie slikts attiecības ģimenē, kad var atnākt kādi citi spēki, kādi eņģeļi vai kādi citas būtnes, kas tev ir palīdzošas, kas sniedz tev tādu siltu un pilnību atbalstu, varbūt tev virza tavā biznesā arī vai dzīves ceļā. Viņi parāda tev tavu ceļu, parāda, kur ir tavs nākamais virziens pareizais, lai piepildītos visu, ko tu vēlējies. Sajūta, kāds ir, kad piepildās viss, ko tu vēlējies, ka tu vari piepildīt visu. Vienos, ka tev zelta ziltiņu rokās, tu vari piedzīvot kādu scenāriju. Redz, ka tās zelta ziltiņas ienāk tik daudz, cik tev vajadzīgs, lai tev dod spēku, mainīt situāciju. Ja tev ir tiesības uz saviem, tiesības būt laimīgam, jo pagātnē piedzīvotie notikumi ir tikai ilūzija. Mēs varam būt brīvi no tiem. Tās ir mūsu domas, kas fabricē kaut kādas idejas par to, vai mēs esam labi vai slikti, vainīgi vai nevainīgi. Patiesībā mēs varam būt brīvi no tā visa. Jo nav ne laba, ne slikta, ir tikai dzīve, ir tikai šis brīdis, kas ir skaists. Visus šos pagātnes notikumus mēs varam dziedināt un pacelt debesīs. Un visas mūsu mājticības, ticības, zemapziņas nospēdumus mēs varam dziedināt un atbrīvot sevi no tiem. Redz, ka tā tīrībā tu ceļo cauri pasaulē, varbūt jebkur, kur tu vēlēsi, jebkas, kas tu vēlēs būt. Vienmēr pārticis ar naudu, ka tev vienmēr kāds bizness, kas tev nodrošina, ka tev vienmēr ir līdzekļi, kurā pasaules valstī lai var norēķināties. Īpaši tajās situācijās, kur kaut kas šokē, kādreiz es dzirdēju, kad pēkšņi atnes rēķinu pa 2000 restorānā vai ļoti kāds mazs ēdiens ir ļoti dārgs. Negaidīt, ka 30 eiro jāsamaksā vai kāda cita situācija. Redz, ka kurā dzīves situācijās tu vari norēķināties, ka tev vienmēr ir nauda, ka tu vari vienmēr būt pārliecināts, neatkarīgs, mierīgs, izmantot komfortablus apstākļus. Taksi varbūt nevis autobus, ja tu to vēlēs, iegādāties kā dārgu apģērbu, ja tu to vēlēs, vai jebkādu apģērbu, kādu vēlēs. Jebkāda situācija, kaut vai 10 apģērbus, vai 1 apģērbu, vai negaidīt nomainīt apģērbu. Jo tev ir līdzekļi jebkurā dzīves situācijā, jo tu vari būt tas, kas tu esi, tāds, kāds tu esi, piedzīvot laimi, komfortu, pārticību, dzīvot sev, nevis citiem. Redz, ka visi citi cilvēki tiek pacelt debesīs, kas vērtē, skauž vai domā, vai to vajag vai nevajag. Viss tiek pacelt debesīs, un tu vari piedzīvot sevi, absolūti pilnīgu, laimīgu. Sajūt atkal to dabas spēku, kāds ir, ka piedzīvot dabu jebkurā pasaules valstī. Sajust ziedu smaržu, kā rozes smaržo vai kā cits ziedi.
iegādāties biļētes, jebkādas, visdārgākās, vislētākās, par jebko. Tā vienmēr ir nauda. Jo tu esi apzinājies sevi, savus talantus, savus dotības, un cilvēki par to maksā naudu. Viņi nekad nebeidzās, viņi vienkārši ir. Ir nauda, nauda, nauda. Tīrība, gaišums, skaistums. Tas savienojas ar iekšējo godēs vai gādu vai kā citu tēlu, ko tu vēlējies piedzīvot. Var satikt tāds pašs cilvēks, kas ir tīri, gaiši, skaisti, kā godēs, gādi, ar kuriem tu vēlēs piedzīvot draudzību, tad, kad tu vēlēs, ja tu vēlēs. Ja nevēlies piedzīvot, redz, ka tu esi brīvs, jo vienmēr ir augstāks stāvoši cilvēki, kas viņus skatav atbrīvo no cilvēkiem, vai nosūcēji, kas vienmēr paņem negatīvas emocijas, sajūtas un līdzcilvēkus. Tu vienmēr vari doties un piedzīvot labklājību, tāpat ar tavu bērnu var vienmēr doties, piedzīvot labklājību, prieku, laimi, saticību, pārticību. Piedzīvot dabu jebkur, pēc tu tavu bērnu, mazbērnu piedzīvot dabu pasaulē, ziedus, dāvanas, smaržas, ka tas viss ir jebkur, ka es varu vienkārši būt un priecāties, būt nodrošināti, bagāti. Es kā daba dziedina pasauli, visapkārt ir daba, dzīvība. Katrā kontinentā ir savas tās spilgtākās iezīmes. Baltijā tie 4 gadu laiki, Eiropā atkal siltums, Āfrikā eksotiskie dzīvnieki, Amerikā ir skaistā Florīda, pludmale, Ņujorkā ziemas un tas metropoliskums, dzīvīgums, veikāli. Japānā atkal dažādas tradīcijas, citas Ķīnas tradīcijas, Āzijas valstis sajūta, Singapūra, Austrija, ķenguri. Katrā valstī kaut kas cits. Ir Balī, tur atkal ir daba, tik zaļa, dzīvinoša. Un redz, ka tu varēsi doties jebkuru pasaules valsti. Dzirdēju, ka Balī būs koncerts kādam māksliniekam, un zini, ja tu vēlēs kaut kur aizdoties, tur, kur tu kaut ko padzirdi, zini, ka tu vienmēr to var atļauties. Tavs biznes to pieļauj, tavu kolēģi to pieļauj, tavu darbinieku to pieļauj, ka dodies, pārvietojies, esi brīvs un laimīgs, vai pats radi koncertu, ja vēlēs. Esi dziedātājs, dejotājs, vai kādas citas profesijas pārstāvis. Redz, ka tev bērni priecājās par tevi, mazbērni, mazbērni, vecāki. Tāpat arī tu priecājies par bērniem, mazbērniem, mazbērniem, par šo tīrību, par to iespēju būt godesam. Godesai vai gādi. Tu vēlēs, redz, ka tev ir tās skaistās kleitas uzvilktas, vai kostīmi vīriešiem vai sievietēm šīs skaistās kleitas. Jebkādu kleitu var iegādāties, jebkādu kostīmu, es laimīgs, laimīga. Ja tas mākslinieks, kad vienmēr var arī nodrošināt savu vajadzīgos apstākļus. Vajadzīga mūzika, tev viņi ir, vajadzīga mākslinieka, tev viņi ir, vajadzīgs laiks, tev tas ir, vajadzīga vieta, tev ir, vajadzīgs talants, tev ir, vajadzīga spēja dziedāt, tev ir, vajadzīga atmiņa, tev ir, redz, ka tu visu atceries, esi gatavs koncertam pilnīgi nolīdzēt, vai kādai performancei darbai nolīdzēt, redz, ka tu esi perfekts, tev pilnībā viss izdodās. Tāpat kā tu performē kaut kur uz skatuves vai citādāk, tā arī citi darbos izbauda savus šos procesus. Redz, ka tas viss ir Dievam, ka cilvēkam pēc būtības sev vispār nav jādomā, ko darīt, kā darīt. Redz, ka mūsu vada sistēma, jo sistēma ir vajadzības. Mēs esam vienkārši izpildītāji, kā lēlas. Katrā dzīves posmā ir šīs vajadzības, kuras mēs izpildām. Redz, ka Dievs dod mums uzdevumus, viņš dod arī spēku, aizsardzību, un viss notiek tik viegli.
dziedāt, dejot, būt, skaisti izskatīties uz skatuves. Kinētiskās dotības, labi sevi performēt, nolīdzēt. Redz, ka uz ekrāniem parādās viss, kas ir pretējs, ir kāds bailes vai kāda nospieduma, dziļi psihiskie, kur kāds pārkāps robežas vai kā citādi ir kaut kas, kas ietekmē šos visus procesus. Varbūt bailes būt uz ielas kaut kur, vai bailes kāds uzbruks uz skatuves, kad tu būsi, vai vēl kaut kas var notikties. Redz, kā tas viss dziedinās, atnāk spēcīga nosūcēja, kas palīdz izņemt kādu vainas sajūtu, kaunu, bailes vai citas negatīvas emocijas. Visu izņemot ķermeņi, ieliec zelta gaismas lodē, ko raida augšām debesīs. Dziedina fizisko ķermeni, redzot, kā viss šūnas fiziskā ķermenī atlaiž jebkādas blokus no fiziskā ķermeņa. Dodies pie emocionālā ķermeņa, noņemot jau kādas traucējušies emocionālos modeļus, aizvietojot tos ar totālu mīlestību pieņemšanu. Dosies pie mentālā ķermeņa, ieskatot ego un dzimumziņu, un turpin noņemt kādu negatīvo programmu, kas jebkādā veidā traucē. Dosies pie astrālā ķermeņa, noņemot jebkādas negatīvās astrālās enerģijas, jebkādas negatīvās domformas vai pūles. Uzliks zeltīt gaismas vairogu ap savu astrālo ķermeni. Un dosies pie ēteriskā ķermeņa, dziedinās auru un čakras, pārliecinoties, kā katra čakra darbojas pilnvērtīgi staro izšķtajās krāsās. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un noņem kādu negativitāti no auras un jebkādu tumšu enerģiju. Redzi, ka viss, kas ir pretējs, tiek dziedināts. Dodies pie kauzālā ķermeņa, kas 6. līmenis, noņemot jebkādu negatīvo karmu, negatīvos karmiskos kontraktus, kas ir gatavi atlaišanai. Piedod visiem, kam nepieciešams, lai atlaistu karmu, un paceļam tevi augšām debesīs. Paceļam tevi ar visiem 6 zemākiem ķermeņiem, tev pagājusies augšām debesīs, atlaižot to Dievu sirdī. Un lūksim augstāko esmu garīgos pavadājumus noņemt visus negatīvos nospiedumus no taviem 6 zemākiem ķermeņiem, kas radušies šīs traumas vai negatīvas programmēšanas rezultātā. Viss ir izdziedināts, svētīts un piedots, izdziedināts, svētīts un piedots visos līmeņos, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Un šī spēcīga aizsardzība strādā tavā labā. Un pirms noslēdz šo laiku un telpu redz, kad absolūta pilnība ir tevī, tavā dzīvē. Un jebkur, kur tu esi, jebkur, kur tu izvēlies būt. Ja tu pieņems lēmumu, būt mākslinieks, redz, ka tev izdodās perfekti. Tev atnāk dzīvē tie cilvēki, kuriem vēlies sadarboties. Jūs visi esat perfekti. Redz, ka tas ir darbs un nauda, ka tie ir perfektie procesi. Tie procesi, ko Dievs vēlās redzēt. Un tas tikai tāda kā lēla Dieva rokās un dara to, kas sistēmai vajadzīgs. Kādreiz ir jākalpo ģimenei, kādreiz jākalpo sabiedrībai, kādu brīdi var kalpot sev, saviem bērniem, atkal nākamai ģimenei. Un jebkurā posmā redz, ka tas laimīgs un dara pareizi. Jo laimīgs var būt tad, ja dara pareizi. Savukārt, ja tu nezini, ka ir pareizi, redz, ka tu ieraugi, ka ir pareizi, ka Dievs tev iedod zināšanas. Redz, ka ir pareizi, un tu dari pareizi. Viss, kas ir pretējs, tiek dziedināts. Redz, ka tu esi brīvs no provokācijām, manipulācijām. Karmiskām attiecībām. Laimīgs, jo tu dari pareizi, tu esi pareizā vietā, pareizā laikā, un tev pietiek. Redz, ka tu spēr mazus soļus vai lielus soļus, ka tā ir tava izvēle. Tu vari būt tur, kur tu vēlēs. Ar lieliem soļiem, maziem soļiem, tu vari būt lieliem cilvēkiem, maziem cilvēkiem, tu esi laimīgs. Tu vari sēdēt uz trotuāru vai būt kādā dārgā vietā, dārgā restorānā, vienmēr noreikināties. Tā ir brīvība būt, brīvība piedzīvot, brīvība būt laimīgam, ka tev nauda vienmēr ir visam. Tu arī citus nodrošināt, citiem pirkt, kad esi laimīga. Redz, kā tev iegādājies kāds biļēts uz dārgu balētu vai
samaksā par dārgu restorānu vairākus tūkstošus, un ka tas ir brīvi un viegli. Tā pašā laikā redz, ka tu var nopirkt pīci un apēst parkā, ja tas vajadzīgs, vai nedēļu atturēties no ēdiena, ja tu to vēlēs, vai ilgstoši dzīvot atturīgi, un ka tev ir spēks tam, ka tu pats pieņem lēmumus un sajūti savu ķermeni, savu prātu, savu garu, zini, kas tev vajadzīgs, vai tā ir atturēšanās, vai pabarot sevi, un zini, ka tu uzņem tikai to, kas tavam ķermenim, prātam, smadzenēm vajadzīgs. Zini, ka tu sajūti kādas vitamīnus vajag, uzturvielas kādas vajag, un ka tu to vari jebkur nodrošināt. Un nelieto vairāk nekā vajag, ka tu esi brīvs no jebkādām slimībām, no cukuru slimībām vai no dažādām citām slimībām, ka tu esi savā dzīvē laimīgs un veselīgs, un tev ir spēks tam, ka tu varbūt augsts, ja vēlies, vai dzīves priecīgs, ja vēlies. Un ka nav nekas slikts tavā dzīvē, ir tikai labie notikumi. Un viss pārētējie var ar spēcīgiem nosūcējiem izņemt, un jebkas varbūt dziedināts, ielikt zelta gaismas lodē, kas ir pretējs skaistajiem. Un skaistais var sekot jebkurā vietā pasaulē. Skaisti esiet jūs, cilvēki, un citi. Redzi, ka tas, kā tu redzi pasaulē, esi tu pats. Un, ja tev kaut kas nepatīk, tu vari to dziedināt. Un dziedinot citu, tu dziedini sevi. Redzi, ka tev ienāk pilnīgs miers. Viss, kas ir pretējs mieram, tiek dziedināts, vai nosukts, vai attīrīts. Un tagad tavs uzdevums būs viss šīs patīkamās sajūtas, šo stabilitāti, šo mieru nest uz priekšu laikā. Redz, kā tiek ap laika mašīnā, dodies uz šo brīdi un dodies gadu uz priekšu, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 gadus uz priekšu. Es jebkur laiku uz priekšu, kad tu vēlēs, ka tev ir pietiekoši. Kādam tas ir gads, kādam 100 gadi, kādam 200 gadi. Kāds vēlās ar šo nodomu bērniem, mazbērniem, mazbērniem. Tu vari brīvi pieņemt šo lēmumu, bet galvenais uzdevums ir doties uz nākotni. Savu nākotni, savu dzimtas nākotni, uz bērnu nākotni. Varbūt vēlēs uzdāvināt šos resursus saviem klientiem vai citiem cilvēkiem pasaulē, kas vēlas to piedzīvot. Redzi, ka tas notiekās. Tu vari šo mieru ienest nākotnē. Un ka mierā var būt nodzīvota dzīve. Gadi, 2, 3, 4, 5, 10 gadus uz priekšu. Pilnīgs miers, pārticība, saticība, pilnība, bagātība. Kurā vietā pasaulē. Viss, kas pretēs tiek ar spēcīgiem nosūcējiem nosukts. Viss vainas sajūtas, kauns, bailes, sāpes, viss tiek attīrīts no tā ķermeņa. Un viss tiek ielikt zelta gaismas lodē, kas ir pretējs. Lai pavēro sevi tajo nākotnes vecumā un izkāp no laika mašīnas sajūta savu nākotnes es, apskaujies ar savu nākotnes es. Pavēro, cik laimīgs tu esi, ko tu esi piedzīvojis, kāds lēmums pieņēmis, kāds lēmums nepieņēmis, kādas īpašības tev ir vajadzīgas, lai piedzīvot to, ko tu vēlies. Redz, ka tas spēks, izturība ienāk tavā nākotnes es, un tu vari piedzīvot visu, ko tu vēlies. Un redz, ka tu virzi savu dzīvi apzināti uz savu vēlamo virzienu, ka tu vari pats pieņemt lēmumu, ka tavu bērnu paši pieņem lēmumus, mazbērni, mazbērni, ģimenes locekļi, ka jūs visi esat laimīgi, satikuši, pārtikuši. Pavēro vidi, kurā tu atrodies, īpašums, naudu, daudzumu naudu. Pavēro, kas ir tavs, kā tu dzīvo, kā tu izskaties, ko tu esi apģērbis un kas tev ir svarīgi. Redzi, ka viss tas, ko tu redzi, ir tas, kas tevi virzīs tagad. Un ka viss šis kvalitātes ir tā vērtības sistēma.
integrē šīs nākotnes kvalitātes un filosofiju uz šodienu. Ved atpakaļ laikā uz šo brīdi, visu to, ko tu redzēji nākotnē. Un redz, kā tev ienāk šis spēks un viss, kas ir pretējs, tiek dziedināts, kad var piedzīvot visu, ko tu vēlējies. Redz, ka visi cilvēki, kas traucē tev piedzīvot tavu nākotnes versiju, vai tavu bērnu, mazbērnu, mazbērnu augstas versiju, visi šie cilvēki tiek spēcīgi nosaucējumi atbrīvot no tevis. Redz, ka viņi tiek iesūkti, nosūkti, aizsūkti atpakaļ pie sevis, pie saviem iekšējiem centriem, ka tu vari piedzīvot sevi, savu iekšējo centru, spēku, gudrību. Kā spēcinās tavs iekšējais centrs. Tavs tavu bērnu, mazbērnu, mazbērnu iekšējais centrs spēcinās. Jūs esat spēcīgi pārliecināti, spēcīgi darīt, spējīgi darīt, piedzīvot talantus, prieku, laimi, veselību, pārticību, saticību, mieru. Redz, ka tu var būt liels talantos vai maziņš, bet kad nāk no tava iekšējā spēka, redz, ka tavs iekšējais spēks ir pietiekošs. Viss jau ir labi, viss ir pietiekoši, viss ir balans. Viss ir balansā. Redz, kā tu vari pārvaldīt savu iekšējo spēku, trenēties, ja tas ir vajadzīgs. Trenēt savu ķermeni, nodarboties ar sportu, ja vajag. Vai kā citādāk, bet laimīga. Trenēt balsi, trenēt zināšanas, audzēt zināšanas. Redz, ka tev pietiek. Redz, ka tev pietiek tam zināšanām. Ja nepietiek, tad viņas atnāk. Kad redz, kā tu visu zini, visu saproti. Ja tev vajadzīgs šīs zināšanas, ka tev viņas atnāk. Kad tev atnāk viss tās zināšanas, kas tev dod mieru. Ka tev ir kaut kāds tas zināšana daudzums, ko tu vēlies piedzīvot, un tu to piedzīvot, un tu zini. Redz, ka tās visas zināšanas ienāk pie tevis. Vienkārši var tikai sēdēt, būt, tev visas zināšanas, kas tev ir vajadzīgas. Lai piedzīvot šodien savu nākotnes es. Ja ir kaut kas pretējs, kas tev bloķē no tā, vai neļauj to piedzīvot, redz, ka spēcīgi nosaucēja atbrīvot tevi. Palīdz izņemt kādu kaunu, vainas sajūtu, bailes vai citas negatīvas emocijas. Izņem tās no ķermeņa, neliec zelta gaismas lūdē, kur raida augšana debesīs. Dziedini fizisko ķermeni, redz, kā viss šūnas fiziskā ķermeņa atlaiž kāds bloks no fiziskā ķermeņa. Redz, kā fiziskais ķermenis piepildās šiem zināšanām, ka tu savā fiziskā ķermenī jūties kā mājās, perfekts drošībā. Perfekts. Un dodies pie emocionālā ķermeņa, noņemot jau kāds traucējušos emocionālos modeļus. Izvietojot tos totālu mīlestību pieņemšanu. Dodies pie mentālā ķermeņa, ieskaitot ego un zemapziņu, un turpini noņemt kādu negatīvo programmu, kas jau kādā veidā traucē. Atlaidīs visu savus vainošanu, kritizēšanu, dodies pie astrālā ķermeņa, noņemot jau kādas negatīvas astrālās enerģijas, jau kādas negatīvas domformas vai būtnes. Uzliksies zeltītu gaismas vairogu ap savu astrālā ķermeni. Tad dodies pie ēteriskā ķermeņa, dziedinās āru un čakras, pārliecinoties, ka katra čakra darbojas pilnvērtīgi, staro īstajās krāsās. Noņemam kādu negativitāti no āras, kādu tumšu enerģiju. Dodies pie kauzālā ķermeņa, kas 6. līmenis, noņemam kādu negatīvo karmu, negatīvos karmiskos kontraktus, kas ir gatavi atlaišanai. Piedod visiem, kam nepieciešams, lai atlaistu karmu. Tagad paceļam tevi ar visiem 6 zemākiem ķermeņiem, to pagātnes augšana debesīs, atlaižot Dievu sirdī. Lūksim augstākais un garīgos pavadoņus noņemt visus negatīvos nospiedumus no tām 6 zemākiem ķermeņiem, kas radušies šīs traumas vai negatīvas programmēšanas rezultātā. Viss ir izdziedināts, svētīts un piedots, izdziedināts, svētīts un piedots, izdziedināts, svētīts un piedots. Viss ir tiek pacelts debesīs, viss, kas ir pretējs, tev, tavam zināšanām, spēkam, varai. Un noslēdzam šo laiku un telpu, lai nekas no šīm traumām netiek ienests tālāk nākotnē. Tāda vēseli pabeidz šo mācību, vairs nav nepieciešams to atkārtot.
šīs mācības no kāda atbrīvojies. Un, ja vajadzīgs, vēl redz, kā ienāk spēks, gudrība un mīlestība. Un viss tiek dziedināts, vispētējais. Visvarenā Dieva Tēva mātes vārdā tāds ir un tāds būs būt. Paveic dziedināšanu. Redz, kā tu brīvi var pārvietoties no pagātnes uz šo brīdi, no šī brīža uz nākotni, un pārvaldīt visus šos notikumus un dziedināt tos, lai veidot sev vēlamu realitāti, lai veidot sev vēlams notikumus. Redz, ka tev visur viss pietiek, var noreidāties, var būt, var piedzīvot, tu esi laimīgs, laimīgi, pārticis, pārtikusi, bagāts, bagāta, tev ir nauda, mīlestība, saticība, pārticība, pārliecība, jebkurā vietā pasaulē. Ka visur ir nauda, visur ir bagātība, visur ir veselība, visur ir talanti. Pavēro šos talantus, varbūt nāk kādi jauni, piedzīvo viņus. Esi radošs, radoša. Pavēro to realitāti, kas jāieraug tās patiesības. Redz, kā tu atbrīvojies no viltus darījumiem, viltus situācijām, kad ātri ieraug to patiesību. Redz, kā tavs iekšējais bērns arī dziedināts un ka tu vari būt spēcīgāks un spēcīgāk par savu iekšējo bērnu kaut kādām iegribām, kas bija balstītas kaut kādām iekšējām traumatiskām situācijām. Redz, kā tu esi pilnīgs, laimīgs, var piedzīvot jebko, ko tu vēlēs. Jebkur, kur tu vēlēs. Ka tu vari būt jebkāds, jebkāda, kāda tu vien vēlēs būt. Jebkur, kur tu vēlēs. Redz, ka tu vari piedzīvot savu ego. Tavs ego vēlās ceļot, ego vēlas savu piedzīvot kādu skaistu, pasakainu, brīnišķīgu. Tu vari realizēt savu ego. Redz, ka tavs ego tiek dziedināts, ka tava ego dzīve tiek dziedināta. Bieži vien mūsu ego tik ļoti daudz ko grib. Es gribu to, es gribu šo, es gribu tā, es gribu tā, šā un tā. Bet kāpēc ne? Pavēro, kāda būtu tā tava ego dzīve. Ja tu varētu visu laiku iepriecināt savu ego, varbūt kaut kur būt kāds influenceris, publiskā persona, ceļot, parādīt sevi. Priekš sevis, ja tavs ego to grib, tā ir iekšējā sajūta, kad ir pilnība. Tā jau ir vienalga, vai kāds atbild vai neatbild, bet realizē vienkārši sevi. Kādreiz varbūt tavs ego grib, lai piedalās procesos citi cilvēki. Kādreiz tavs ego grib būt viens un darīt visu priekš sevis. Redz, ka tu vienmēr to vari darīt, ka tu pasargāts, pasargāties. Un ka tev vienmēr viss ir. Tas var notikties gaismas ātrumā. Gaismas ātrumā tu pieņem lēmumus, rīkojies, esi instinktīvs, laimīgs, ka tev ir šiem instinktiem spēks, enerģija, ka tavs smadzenes, rokas, kājas strādā priekš savu ego, priekš dzīves, priekš laimes, priekš pārticības. Pavēro, kas ir tie cilvēki, kas tā jau dara, ko viņi piedzīvo, kā viņi dzīvo, ko viņi piedzīvo, un kas ir tas, ko tu gribētu piedzīvot, kas ir tavs ego. Kas ir tava ego autoritātes, kas ir citi cilvēki, kas jau realizē savu ego. Iepazīsties ar viņiem, savienojies, esi laimīgs, laimīgi. Redz, ka viņi ir, tu esi, jūs varat būt, jūs ego ir pilnīgi, piepildīti, piedzīvojuši visu, ko vēlās. Tad, kad vēlās.
Redz, ka tavs ego neatkarīgi no vecākiem, ko viņi ir devuši, arī var sev realizēt. Ja tu esi bērns, redz, kā tev rodās spēks pašam piepildīt savu ego, būt laimīgam, nebūt tai upurlomā, kāds kaut ko deva vai nedeva, palīdzēja vai nepalīdzēja. Redz, kā attiecībā pret savu ego spīdināšanu tu pats var sev nodrošināt, un ka tev izdodās veidot to iekšējo centru tik spēcīgi, kurā tu kā magnēts pievelc visu šīs brīnišķīgās ego lietas, kad dziedinās ir kāds dzimtas programmas, jebkas, kas ir pretējs. Un kad tu kā bērns jau jebkurā vecumā var piedzīvot to savu ego. Un savienojies ar citiem, kas to jau ir izdarījuši, ieguši šo spēku. Iedomājies, ka tu esi viņi, un ka tev ienāk visi šie resursi arī piedzīvot šo ego. Mainās pasauli, mainās planētas, mainās viss, lai tu varētu izpaust savu ego. Kādreiz mamma teica, ka pasaule tikai ap tevīm griežās, bet kā būtu, ja tā pasaule spētu griezties ap katru? Ka katrs var būt kā saule, kas piedzīvo savu ego. Viens piedzīvo, otrs piedzīvo, trešais piedzīvo. Mums jau nav jābūt tikai vienam māksliniekam uz planētas Zeme, bet mēs varam būt daudz mākslinieki, daudz cilvēku sev realizē. Mēs varam viens otru neredzēt, ja tas smagnē, vai būt neredzami, ja mēs nevēlamies šīs reakcijas sajust. Jo tas ir izaicinoši, kad mēs piedzīvojam savu ego. Cilvēkiem var patikt vai nepatikt, bet mēs jau to darām sev. Redz, kas mēs paliekam neredzami tajā brīdī. Citi paliek neredzami, mēs paliekam neredzami. Ka tu vari piedzīvot, tavu bērnu var piedzīvot šos ego. Maz bērni. Viņi ir laimīgi ar tiem ego. Katram tas ego grib izpausties kaut kā citādāk. Un katram tas lielums ir citādāks. Un lietas notiekās. Kādam ir labi ar mazu ego, kādam gribās lielu ego piedzīvot, kādam vispār negribās, kādam gribās pār pasauli valdīt. Tas tik ir dažādi. Tu redz, ka tu iegulies šajā sistēmiskās laukos, kur ir daudz ego, kur tavs ego, ka jūs kā puzles smuki savienojāties un esat laimīgi, kur jūs viens otram netraucējat, kur netiek aizskart tavu privātā zonu un tu neaizskart citas privātās zonas. Tikko tas paliek smagnē, redz, ka viss paliek neredzami un parādās vieta, laiks un telpa katram priekš savu ego, lai cik tas liels nebūtu. Redz, ka tu neaizskar cits un citi neaizskar tevi, brīdī, ka viņi grib realizēt savu ego. Viss tiek dziedināts. Un mēs teiksim dziedināšanu šajā ego pasaulē visiem zemākajiem taviem pagātnes ķermeņiem. Redz, ka atnāk spēcīgā nosaucējā, paņem visu pretējo. Visu šīs problēmas, traucēkļus vai problēmas savienoties un draudzēties starp ego, kā spēcīga nosaucēja palīdz izņemt kādu kaunu sajūtu, vainu sajūtu, kaunu bailes vai citas negatīvas emocijas. Un mēs tās izņemam no ķermeņa, no visiem smalkajiem plāniem un ieliekam zelta gaismas lodē, ko raidam augšām debesīs. Redz, kā dziedina savu fizisko ķermeni, ka tas fiziskais ķermenis ir tāds, kā tavs ego vēlas redzēt. Redz, kā viss šūnas fiziskā ķermenī atlaiž, ir kāds ploksne fiziskā ķermenī, ka tu esi laimīgs ar savu ego, un viss šīs šūnas veidojās tavu ego labā. Taviem bērniem, mazbērniem, vecākiem, redz, ka tu dziedināt savu dzīves ego, ka jūs paliekat tik skaisti, kā vien vēlējāties, varat piedzīvot sevi un zīmēties vai citādi piedzīvot savus iekšējos sajūtas. Un doties pie emocionālā ķermeņa, noņemot kāds traucējušos emocionālos modeļus, aizvietojot tos totāli mīlestību pieņemšanu. Doties pie mentālā ķermeņa, ieskaitot to ego un zemapziņu un turpina noņemt kādas negatīvas programmas, kas ir kādā veidā traucē. Atlaid savas vainošanu, kritizēšanu un zini, ka tu vari piedzīvot to savu ego un būt laimīgs. Un dodies pie astrālā ķermeņa, noņemot kādas negatīvas astrālās enerģijas, kādas negatīvas domformas vai būtnes un uzliks izeltītu gaismas vairāku savu astrālo ķermeņu. Un tad dosies pie ēteriskā ķermeņa, dziedināsim auru un čakras, pārliecinoties, kā čakra darbojas pilnvērtīgi brīdī, kad tu realizē savu ego. Redz, ka neviens neko nevar izdarīt un ietekmēt. Viss staro perfektīgi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, viss čakras. Un viss, kas ir pretējs, tiek dziedināts, spēcīgajiem nosaucējiem attīrīts. Un tad es pie kauzālā ķermeņa, kas 6. līmenis,
jebkāda negatīva karma, negatīvas karmiskos kontraktus, kas ir saistīti ar tevi, tavu ego. Redz, kā viss ir gatava atlaišanai un viens otram piedod, un viss tiek piedots. Un karma tiek atlaista. Un tagad paceļam tev ar visiem 6 zemākiem ķermeņiem, tev pagātnes augšā debesīs, atlaižot Dievu sirdī. Lūksim augstāko esmu garīgos pavadīņus noņemt visus šis negatīvos nospiedumus, kas saistās ar tevi, tavu ego, bērnu, mazbērnu, mazbērnu ego. Tāds, ka jūs visi varat piedzīvot visu to, ko jūs vēlaties. Jo viss tiek izdziedināts, svētīts un piedots, izdziedināts, svētīts un piedots. Gan uz aizmugurējām dzimtām, gan nākošajām dzimtām, paaudzēm. Viss tiek dziedināts, viss var piedzīvot sevi, savus ķermeņus, realizēt savu ego. Kādreiz to vajag darīt nedaudz vairāk, kādreiz atturēties, bet to nevajag nospiest, vajag pieņemt savas vēlmes. Redz, ka notiek šī pieņemšana, jo vairāk pieņemšana notiekās, jo mazākas ir vēlmes. Pavēro varbūt tās arī, kāpēc ir tas ego, varbūt uz ekrāniem parādās šie notikumi, iemesli, nospiedumi, varbūt tie traumatiski kaut kādi notikumi vai no pašu bērnības vai no kaimiņiem, kāds kaut ko tur parādīja par daudz, par maz. Paskaties uz ekrāniem, kāpēc tavs ego trako. Un ja nav šo notikumu, tad ko tu patiesībā gribētu? Ko grib tavs miers tavī? Ja tu esi miers un mierā, kas tad ir vajadzīgs? Varbūt mīlestība vienkārši līdz cilvēki. Labas attiecības. Redz ir, ka kaut kas, ja ir kaut kas, kas sāpina tavu sirdi, ka parādās uz ekrāniem visu šo notikumu. Ka tavs sirds var piedzīvot tikai mīlestību, tavu bērnu sirds var piedzīvot tikai mīlestību, mazbērnu sirds var piedzīvot tikai mīlestību. Redz, ka visi tie notikumi, kas sāpina tavu sirdi, tiek spēcīgiem nosūcējiem attīrīti. Ka tavs sirds tiek attīrīta no vainas sajūtas, kauna vai bailes. Viss tiek izņēmts no ķermeņa, ņemts celt gaismas lodā. Redz, ka visos 6 līmeņos, visi 6 ķermeņi var būt attīrīti. Fiziskais, emocionālais, astrālais, ēteriskais, kauzālais, čakras un sirds. Redz, ka tavs galvas, sirds, prāts, jūs visi esat vienoti, lai arī kāda notikuma pasaulē nebūtu, lai arī kādas pasitiens to nedotu. Jā, kāds grib izteikties slikti, kāds grib slikti komentēt, kādam tu nepatīc, kādam izskats nepatīk, kāds grib to vīru, kāds grib bērnu, kāds grib to, kādu grib šo. Redz, ka jebkas, kas sāpina tavu sirdi, tiek dziedināts. Redz, ka atnāk kāds pretējs spēks, kāds eņģēlis, kas iedod tev kādu skaistu notikumu pretēji. Un redz, kad arī ienāk kas saka, lietā pēc būtības miers, jā, lai nav šī dualitāte, sāpinājums, kompensācija, manipulācija. Es sāpinu, lai tu saņemtu vai citādāk. Redz, ka ir tev tiesības uz sevi, savu sirdi, savu mīlestību, ka pirmatnējā būtībā tev ienāk šī mīlestība, miers, siltums, pārticība, pilnība, aizsardzība. Redz, ka neviens nevar tavu sirdi ietekmēt, savu sirdi, prātu, smadzenes. Tavs sirds tiek pasargāta, tiek uzlikts zelta gaismas vairogs tev tavai sirdī, bērnu sirdī, dzimtai, dzimtas līnijai, sieviešu līnijai, ka jūsu sirds tiek pasargātas. Redz, ka ienāk kāds sieviešu līnijas eņģēlis milzīgs, kas pasargā tevi, tavs bērns, mazbērns, vīriešu līnijas eņģēlis, kur tiek dziedinātas sirdis. Sirds notikumu. Redz, kad tu satiec cilvēkus, kas tev jāsatiek.
tiec cilvēkus, kas to nav jāsteik, kas vēlas tikai tevi provocēt vai citādāk, kā saka, nedaudz patraucēt. Redz, ka tev dzīvē ir tikai tie cilvēki, kas ir patiesi labvēlīgi tev tavai sirdī, dzīvei, prātam, mīlestībai. Tu vari darīt to, ko tev sirds vēlās. Redz, ka tad, kad tu dari to, ko tev sirds vēlās, kad nepaliek sliktāk, ka viss ir labi. Arī kāds cits ierauga tavu sirdi, kad tev nevar ietekmēt, kad tas viss tiek dziedināts. Redz, ka tāda mīloša sirdi var iziet cauri visai pasaulē. Ar šīs sirds talantiem tu var iziet cauri visai pasaulē. Kā ar savu sirdi tu vari piedzīvot visu to, ko tu vēlējies, un neviens nevar ietekmēt. Redz, ka tu esi laimīgs savā sirdī, ka tavu sirds ir dziedināta. Izdziedināts, svētīt, un viņai ir piedots, ka tu piedod citām sirdīm. Redz, ka tu esi laimīgs ar citām sirdīm. Tu vari darīt, ko tu vēlējies, kad tu vēlējies. Tavā dzīvē ienāk jaunā laika enerģijas, eņģeļi, aizsardzības skolotāji, ka tie tev virza arī rāda ceļu, ka tie kļūst par taviem padomdevējiem, skolotājiem, un ka kopā jūs radiet savu realitāti un dariet pareizi. Redz, ka tu vienmēr zini, kur būt, ko darīt, ka jebkura sajūta ir pareiza un patiesa. Kad tev ir sajūta, ka tev tur jābūt un ir labi, tev sajūta, ka tev kaut kas jāmaina, tas arī ir labi. Ka tev vienmēr ir eņģeļi, kas tev rāda ceļu. Grib te būt es, negrib nebūt ne es. Ja tā vien ir pareizi. Redz, ka eņģeļi ienāk visos tavās talantos, tavā dzīves ceļā. Vienmēr esi pasargāts, pasargāta. Laimīgs, laimīgi. Autentisks, autentiska. Ka tu vari būt tāds, kāda esi. Labi vai slikta, gudra vai muļķīga, glīta vai neglīta. Ka tu vari būt skaists tāda, kāda tu esi. Neglīts